Labdien! Šī video vieta un turpmāko laiku jums būs Žana. Šodien pagatavošu gaļas bumbiņas vai nu ķekceļus. Recepti atbalsta internetu veikals ķēdes.lv. Tā, man vajadzēs lielopu maltā gaļa, cūgaļa, man ir kopā baltmaize, ola un sīpols. Tā, maizi iemērts ūdenī vai nu pienā. Uz pannas lai eļļu, tad sasmalcina sīpolu, vai nu sīki sagriež un apcep eļļā. Un tāda zeltaina. Pievieno maltai gaļai un pievieno arī maizi. Un nedaudz to tā kā samaiz un samaļ gaļmašīnām. Maltai gaļai pievieno olu, sāli, pipars. Recepti atbalsta draugu veikals ķēdes.lv. Un visu kārtīgi samaiz. Un atsit pret bļodas malu. Lai masa būtu tādā viendabīga. Lai vāroties tepceļs neizjūg. Un tagad vai no karotes palīdzību, var arī rokas samitrināt ūdenī, lai vieglāk varētu taisīt bumbiņas. Taisa bumbiņas. Bumbiņam jābūt tādām palielām. No šīs masas man sanāca 8 gabali. Un uzmanīgi liek sāls ūdenī vārīties. Ūdens jāliek tā, lai nosedz tās bumbiņas. Un ik pa laikam jāapmaisa. Un pa šo laiku es pagatavošu mērci. Pannā lej eļļu, pievieno miltus un apcep. Un atšķēru dārgu buļļonu. Pievieno tik daudz tā buļļona, lai sanāk tādu smuku mērcīti. Tāpat arī pie mērcītes klāt var pielikt saldo krējumu vai no skāba krējumu. Un mērcītē liek iekšā bumbiņas. Un bumbiņas lai pāri ar mērcīti, uzkarsē dažas minūtes un pasniedz galdā. Kā piedevu var izmantot vārītus rīsus. Man atliek novēlēt labu apetīti, veiksmi gatavošanā. Iesakiet šo recepti draugiem, spīdiet pirksti, jums patīk. Un uz tikšanos, paldies par uzmanību! Recepti atbalsta draugu veikals ķēdes.lv. Visi ir uz piegram!